Vēl dienu iepriekš vēsturiskā vieta bija krūmiem aizaugusi un paši Romi to savām rokām iztīrījuši. Lai gan par vēsturisko notikumu jaunieši kaut nedaudz no saviem radiniekiem dzirdējuši, tomēr pašiem tikai nokļūšana bedres tuvumā atvērusi acis. Es domāju, interesanti, kas par to bedri ir, priekš kā mēs taisām klāt. Un tad galā, sāk stāstīt, ka tā bedra bija priekš mums domāts. Viņš tā šokā domā, kā domāts mums tā bedra. Jā, tur, visi abilnieks, visi iedzīvotāji, jūs visus gribēja mest iekšā tai bedrē. Bedri sev Romiem bija jārok pašiem. Viens gribēja vēl pēdējo dziesmu nodziedāt, un tobrīd pēkšņi skrējis Mārtiņš Bērziņš, kurš no Sabiles ātri atjājas ar zirgu. Viņš vicinājis papīru, ka pavēle atcelta un nevienu nevajag nošaut. Notikumu pasākuma dalībnieki pieminēja ar klusuma brīdi. Kādas sajūtas tev pārņēma tur atrodoties? Tāds drēgnas pārāk, tāds drēgns, un atnāca uz šo vietu, kā apskaties, un to bedri, un tā, visu to sirdi kaut kā tā, bet, paldies Dievam, tam Bērziņam, un ja viņš būtu dzīvs, un es nemaz nezinu, es viņu ritīgi kā 100 reizes apkamtu, vienkārši iedot ar buču, arī uz vajag, vienkārši tiešām, bez viņās Sabilē, un es nezinu, nekur laikam nebūtu, man liekas, tie Romi vairāk. Romi priecājas, ka visbeidzot izdevies piemiņas pasākumam saorganizēties. Paldies Dievam, kad vismaz tagad mums te Latvijā kaut vai ir viena vietiņa, kur mēs varam vienreiz gadā atbraukt un pieminēt tos cilvēkus. Un atdot viņiem pienācīgo godu par to, ka mēs esam dzīvi un mēs varam dzīvot tālāk. Man jau var nosaukt veco tēvu, veca māte, tant, 2 bērns, tante vīru, visi nosaukt. Jūlija vidū Latvijas Romu jauniešu praktisko darbnīcu Sāre Ketena laikā dalībnieki no visas Latvijas izstrādāja iniciatīvu projektus, ko īsteno 5 Latvijas reģionos. Kurzemes Romu jaunieši uzsākuši nopietnas informatīvās līdzdalības pasākumus, kas cieši saistīti ar Romu tautas vēsturi un genocīda atceri. Konkrēti es jau tā viņu fiziski nepazinu. Es pat neesmu dzirdējis par Mārtiņu Bērziņu, bet tā kā mans draugs viņš dzīvo Sabilu, un viņš to bija arī no Sabilas. Jā, viņš viņu zināja, un mēs dzirdējām, ka viņš saglāba tos Romu tautības, tāpēc mēs arī izdomājām viņu iekļaut iekšā šajā projektā iekšā, pieminēt viņu. Jo tā ir mūsu vēsture, mums jāzina mūsu vēsture. Romu jauniešu pasākums ilga 2 dienas, sākot no talkas līdz pat sarunām ar senioriem. Iesaistījās dalībnieki no Ventspils, Valmieras, Rīgas un Sabiles. Romu jaunieši savas iniciatīvas īsteno ar Latvijas kultūras ministrijas atbalstu. Sanita Liepiņa, Niceta Anna Stariņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.